Eiropas komisija ir nākusi klajā ar jaunu iniciatīvu par adekvātu minimālo algu, kuras galvenais mērķis ir aizsargāt Eiropas Savienības iedzīvotājus un darbiniekus no nabadzības riskiem, jo bieži vien ir tā, ka minimālā alga nenosacīts pamatvajadzības. Šī iniciatīva kopumā nosaka principus, kādā Eiropas Savienības valstīs vajadzētu aprēķināt šo minimālo algu, un šī metodoloģija balstās uz to, ka minimāla alga ir 50% no lauksaimniecībā vidējās algas. Ja mēs uz šo metodoloģiju raugamies šodien, tad Latvijā minimāla alga ir par zemu, un tai vajadzētu būt aptuveni 640 eiro robežās. Un mēs jau redzam, ka Latvijā ir reaģējuši uz šo iniciatīvu, un sākot ar nākošo gadu, minimāla alga būs 620 eiro. Minimālās algas jautājums vienmēr bijis pietiekami sensitīvs jebkurās diskusijās, jo šeit mēs noliekam divas lietas uz svaru kausiem. No vienas puses minimālā alga uzlabo cilvēku dzīves apstākļus, bet tajā pašā laikā tas var izraisīt papildus bezdarbu, jo faktiski pieaug uzņēmēju izmaksas. Jaunā Eiropas komisijas iniciatīva iet kontekstā ar virzienu, kurā Eiropas Savienība šobrīd iet, un tas ir saistīts ar inovācijām un zināšanu ietilpīgu ekonomiku. Tas nozīmē, ka mēs tomēr ejam projām no vienkāršiem darbiem un mazāk atalgojumiem darbiem.